tekstilu dizainere Edīte Začeste ar aušanu nodarbojas visu mūžu, jau kopš tālajā 1974. gadā pabeidz Lietišķās mākslas vidusskolu. Vairākus gadus Edīte Začeste ir strādājusi kombinātā māksla. Jau tajā laikā dizainerei radās daudzas jaunas idejas, un tā līdz šim brīdim Edīte Začeste ir radošā procesā. Pašreiz māksliniece ar aušanu nodarbojas Brīvdabas muzejā. Strādāju šeit, Brīvdabas muzejā, izrādu piebalgas audēju māju un arī demonstrēju aušanu, lai cilvēki redz, kā tas process notiek. Tā ir mana dzīve, tā tas ir tā sanācis. Man ir šeit stelles, mājās man ir 2 stelles, vēl es vadu Lietišķās mākslas studiju Austra, studijā man ir atkal stelles, un visur, kur es eju, man priekšā ir stelles. Tā kā nākošais gads ir dziesmas svētku gads, varbūt kāds deju kolektīvs vai koris vēlas sev jaunus brunčus, vai karogu, vai villaini, vai lakatu. Lūdzu, variet vērsties pie manīm, varbūt varam kaut ko izdomāt un kopīgi šo problēmu atrisināt. Esiet laipni gaidīti Brīvdabas muzejā, audēju mājā, Lejasboļi, kur es jums parādīšu, kā top audums. Varēsiet arī paši pamēģināt. Pie viena varēsiet paskatīties manus darbus un varbūt kaut ko arī iegādāties sev.